Radio SVH rīta šovs. Tik. Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs. Likās jau, ka šis rīts nevar kļūt vēl saulaināks, bet tad viņas ieradās un parādīja mums, ka var gan. Labrīt. Ļoti gaiši mums te palika. Tad mēs runāsim par bezmaksas programmēšanas kursiem, kuriem ir iespēja pieteikties. Īpaši meitenes vecumā no 14 līdz 19 gadiem, un ciemos pie mums ir Rīgas Juglas vidusskolas skolniece Samanta Kelmere. Labrīt, vēlreiz. Labrīt. Tātad esi pagājušā gada absolvente. Ja es tā drīkstu teikt, tu apguvi Pi Girls kursu, tad par to mēs vēl parunāsim, kas tas ir, un uzvarēji noslēguma hakatonā. Daudz laimes, to mēs ar tevi visu kaut ko izprasīsim. Un arī pie mums Zane Biteniec. Labrīt! Labrīt! Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora padomniece izglītības tehnoloģiju un inovāciju jautājumos. Vai dieniņ, cik garš un svarīgs tas amats un tituls. Labrīt, kādas jums sajūtas marta vidū pēc tādas nedēļas nogales, kad likās, ka pasaulē notiek pilnīgi viss. Sākot ar zelta mikrofoniem, Oskaru balvu pasniegšanas ceremonijām, beidzot ar sieviešu dienu arī. Īstenībā sākot ar sieviešu dienu. Kā kurš sāk un kā kurš beidza? Bet kā jums rīts iesācies šis? Galvenais, ka pavasaris sācies un saule ir. Jā, daudz ceru uz to savu. Jā, arī iesācies, bet ar labiem darbiem, ne? Tieši tā. Jau ar labiem darbiem. Nu, pastāstiet par šiem te programmēšanas kursiem un kāpēc vispār tas tiek aktualizēts, kāpēc tas ir svarīgi. Varbūt, tu vari sākt. Rīgas pašvaldība ļoti vēlas attīstīt un stiprināt visu sistēmu izglītību, kas ir matemātikas, tehnoloģija un zinātņu izglītība Rīgā. Un tā ietveros mēs esam izveidojuši ekosistēmu, kas sastāv no universitātēm, uzņēmumiem un organizācijām. Un vienojoties kopīgiem spēkiem attīstam dažādas iniciatīvas. Un šis te programmēšanas kurss meitenēm ir tieši arī viena no reālām iniciatīvām, ko mēs darām ar programmēšanas skolu Datoriju. Nodrošinam iespēju tātad meitenēm iepazīt tehnoloģiju pasauli, apskatīt iespējas, kā tur viss darbojās, iedrošināt viņas pamēģināt programmēt un aiziet uz priekšu. Nu, un tu pamēģināji un viss notiek. Es saprotu, ka tev ļoti labi gāja. Kā tu izlēmi pievienoties un mācīties un pamēģināt vispār šo pasauli kā tādu programmēšanas? Teiksim tā, tas bija ļoti netīšām. Man mamma atrada Facebookā šādu iespēju, un viņa, teiksim, tāds pamēģina piesakies, teiksim, kas dzīvē notiks. Ja nepatiks, tad būs turpat, kur tu biji tajā brīdī. Un tad es pieteicos pēdējā brīdī, bet tas man bija ļoti liels pārsteigums, teiksim, pieslēgties tajā stundai un uzrakstīt labrīt, un te vienāk, kad
50 paziņojumu labrīt no citām meitenēm. Labrīt, kā tev šī sestdiena vai kā tev? Un tā bija tik pozitīva atmosfēra, ka es tiešām tajā brīdī katru sestdienu cēlos, un man bija tāds, es varēšu savā pamācīties sestdienā, bet tādā atmosfērā, ka man bija tāds, es to gribu darīt. Un tas viss notiek tiešsaistē, ja? Jā. Tad nav nekur jādzenās pāri puspilsētai, viss notiek tiešsaistē, un ko nozīmē tas Pi Girls? Es saprotu, ka tas Pi ir no Python, kas ir programmēšanas valoda, ja? Tieši tā. Pastāst mums par šo. Es nezinu, par Krivenčī viņš noteikti ir gudrāks, bet es programmēšanas bet minimāli, tā kā pa 5 centiem, bet burtiski pa 5. Aha. Vismaz pa 5 centiem. Bet Pi Girls vispārīgi tad, ir Python, kas ir viena no programmēšanas pamatvalodām, un Pi Girls, tad loģiski tur iesaistīts meitenes, jo šis kurs ir tieši paredzēts tikai meitenēm, tā lai meitenes varētu izpausties drošā atmosfērā un mācīties. Zani, kāpēc tikai meitenēm? Vai tas ir saistīts ar šīs te nozares īpatsvaru, ka programmēšanā tomēr lielākoties vīri metas iekšā? Diemžēl uz doto brīdi vēl tāpatās, ja mēs skatāmies Latvijas situāciju, tikai ap 20% ir daļā dzimuma pārstāvis IT sektorā un tehnoloģiju jomā Latvijā darba tirgu pārstāvētas, un tāpēc stiprā dzimuma pārstāvjiem, paldies viņiem, ka viņi ir aktīvi, bet mēs vēlamies īstenot aktīvi. Izlīmeņot bišķiņas lai arī mūsu daļajam dzimumam būtu šāda iespēja ieskatīties profesijā, un arī Python ir tāpēc, ka šī ir viena no plašāk izplatītajām programmēšanas valodām, ko izmanto gan mācību saturā, gan pēc tam industrijā arī lieto. Tāpēc meitenēm arī šis kurs noslēgsies atkal ar hackathonu, kur būs reāls jau tādas pielīdzinātas industrijai reālam darbu tirgumu iespējas, kā strādāt komandās, kā attīstīt produktus vai idejas un tikt arī līdz tam rezultātam. Vai tu vari ieskicēt, lūdzu, kādu no nodarbībām, piemēram, jums kaut ko izstāst, un tad jūs paši tur programmējat un kaut ko veidojat, un ja jā, tad kas tieši bija jāprogrammē? Svarīgi tās nodarbības bija tā, ka viens mēs pieslēdzamies, un mums parādās mūsu burvīgā skolotāja Luīsa, kas tiešām viņa katru to sestdienu, neskatoties, kāds bija ārā laiks vai lija, vai kā viņam ar pozitīvu smaidu ieradās, un es ieraudzīju viņas smaidas, arī pati gribēju smaidīt, un tas vairāk bija tā, ka viņa mums stāsta, piemēram, kas ir šī koda līnija, ko viņa dara, teiksim, kāpēc mums kaut kas tāds būtu jāraksta, bet, un tad mēs lēnām gājām cauri dažādām spēlēm un aplikācijām, kādā veidā to vispārīgi izdarīt, bet es domāju, labākā lieta šeit bija tas, ka tiešām pajautā jautājumu, piemēram, tu novērsies no kursa, un pēkšņi paliek kaut kādas 2-3 līnijas, un loģiski tu neko nesaproti vairāk. Un tu pieslēdzies, pajautā to jautājumu, un ja tāpat skolotāja Luīsa tajā brīdī nespēja atbildēt, tad vienmēr ir kāda meitene, kur no problem, here you go, atsūt vai uzreiz paskaidro un uzreiz tāds nav bailes jautāt jautājumus. Tas ir forši, bet tu vari šobrīd jau uzprogrammēt kaut kādu modinātāju vai aplikāciju vai mājaslapu, kaut kādu kodu rakstīt. Kas ir tas gala iznākums? Vai šis ir tikai ieskats un sākums, un tad tālāk jāturpina? Es gribētu teikt, ka šis viss kurs ir viens kā ieskats, bet šajā ieskatā mēs uzprogrammējām daudz dažādas tādas maziņās spēlītes, kā piemēram čūskiņu vai karātos, un kaut kas tāds salīdzinoši, ko varētu pielikt pie basic, jo tas tiešām ir kurs no nulles, kurš arī ierados, kas ir programmēšana, un tādā ziņā man to mīlestību ir atraisīt tajā visā. Un, bet es gribētu teikt, jā, es pat varētu uzprogrammēt to pašu modinātāju, vai es viņu dzirdētu no rītiem, tas ir cits jautājums, bet jā, un tad ir hackathons beigās, kur tiešām mēs komandās strādājam, lai izveidotu to vienu spēli, un man ar manu komandu sanāca izveidot, es nezinu, Water Girl, Fireboy, kaut kāda tāda tipa spēle. Krivenčī zina 100 punktus. Noteikti zina, jā, Elementals vienkārši tā kā uztaisiet. Jā, tā bērnības spēlīt. Un sanāca strādā, vēl joprojām tas kods pastāv. Kur var uzspēlēt? Atsūtiet un uzspēlēt.
Atsūtiet, mēs uzspēlēsim. Labi. Forši, izklausās forši. Un tagad palielinājusies ir procentuāli tā iespējamība, ka tu savu dzīvi saistīs ar programmēšanu un ar... Vispār jā, jo pirms pat šī kursa es domāju, ka es nekad nevarēju izlemt, ko es gribu darīt ar savu dzīvi, bet man programmēšana iemācīja uz to vispārīgu dzīvi skatīties mazliet savādāk, jo programmēšanā, lai tu kaut ko uzrakstītu, piemēram, to pašu Hello World, kas pirmā lieta, ko parasti iemāca uzprogrammēt, tev ir jāsaprot, ka tas ir teksts, kā viņu uzrakstīt, kādā fontā tu gribi, kādu tekstu izmēru, protams, tas tālāk ir detalizētāk, bet tiešām tu pasties to vienu lietu un tu saproti to, ka tur ir vēl kaut kāds 100 komponents, kas tajā iet iekšā. Un es domāju pat iet pēc tam uz inženieriju, kur programmēšana, protams, būs iekšā, bet es teiktu, vismaz ieraugot kodu, man nav tāds, kas tas tāds ir. Jā, es nezinu, kuram jautājums tas ir, kurai no jums tas būs precīzāks, bet kādas pēc tam lūk daļam dzimumam ir varbūt noteikti ir kaut kādas priekšrocības vai bonus darba tirgu, vai ir vieglāk varbūt dabūt darbu, jo visā tajā nozarē, tāda tikai jūs esat 20%, tāda jūs tāds eksotisks skaities, tāda eksotika, vai varbūt ir kaut kādas priekšrocības tam? Jā, atbildot tieši šo darba tirgu. Noteikti, ka programmēšana jau ir tas galējais posms, lai sāktu programmēt un vispār tiktu līdz tai programmai vai kodam, tur jābūt apakšā gan matemātikas zināšanām, gan sadarbības prasmēm, gan loģiskai domāšanai. Un programmēšana attīsta šo visu. Mēs arī izmēģinājām šajā rudenī, kas bija mācību gadā, sadarbībā ar Riga Business School īstenojām pirmās loģikas spēles Latvijā, Riga Puzzle Day, kas ir pārņemts saturs no Harvard Universitātes tehnoloģiju programmas CS50, un mums 11. klases skolēni aktīvi piedalījās šo loģikas pūžļu vai uzdevumu risināšanā, un tur pat kods beigās nebija jāraksta, tur vienkārši bija jātiek līdz šim loģiskajam risinājumam, kas ir pamats pašai programmēšanai. Un attīstot šīs prasmes, meitenes ir komunikablākas, jo tehnoloģijas ienāk pilnīgi visās nozarēs uz doto brīdi. Nav vairs tā, ka tikai IT paliek ar savu programmēšanu. Visas nozares ir liela problēma un risinājumi priekšā, un attīstot šīs prasmes, meitenes varēs strādāt ne tikai IT jomā, bet arī visās citās. Perfekt. Kolosāli. Kur var pieteikties? Un kas ir nepieciešams, lai pieteiktos? Vai tur ir jāraksta garas motivācijas vēstules vai jau kaut kas? Ne. Ļoti vienkārši. Atšurt. Yes, tu esi iekšā. Pieteikšanās tiešām ir ļoti vienkārša. Datorium.eu mājaslapā. Aizpildiet anketiņu, norādot izglītības iestādi savus datus, un tad arī organizatori atbildēs. Pieteikšanās ir līdz 15. martam. Līdz 15. martam. Visa šī nedēļa līdz piekdienai. Jā, pirmās nodarbības sāksies 27. martā un ilgs 2 mēnešus. Nodarbības būs intensīvas, šoreiz 2 reizes nedēļā, trešdienu vakaros un sestdienu rītos. Bet meitenes izmantojiet iespēju, tas noteikti ir tā vērts, vai ne, Samanta? Es piekritīju šeit tiešām. Un tiešām bez maksas? Tiešām bez maksas. Bez zemūdens akmeņiem. Bez zemūdens akmeņiem. Super. Kolosāli. Tātad datorium.eu. Es jau atvēru. Jūs pat ir Gribu pieteikties? Tur diemžēl vecuma ierobežojumi. Vecums nav man vienīgā problēma šajā programmā. Es turpināšu programmēt Instagramā. Neko citu, nē. Bet milzīgs paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies, te mums bija Samanta Kelmere. Paldies, turpina lūdzu piedzīvojumus programmēšanas pasaulē un vēl nevienu hakatonu mēs tev novēlam uzvarēt. Turēsim mīkšķus par tevi un arī Zana Bitinēts bija ciemos pie mums. Paldies liels par sarunu. Paldies jums. Paldies, uz redzēšanos. Un noslēgumā mēs klausamies Samants izvēlēt dziesmu. Pursuit of Happiness. Oh, jā. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and now, living my life, getting our dreams, people told me slow my roll, I'm screaming out,
that. I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, know I lived it to the fullest. If I fall, if I die, know I lived and missed some bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. Tell me what you know about dreaming